mans vienīgais mērķis ir, lai jūs pelnītu vairāk. Ja mēs visu šo procesu turēsim uz to, ka mēs visi koncentrējamies uz peļņu, visiem sanāks. Šeit tas lielais stāsts, ko daudz cilvēki nezina, tā kā liekas foršāji, bet ko ar viņu var izdarīt? Izdarīt var īstenībā ļoti daudz un ļoti īsā laika posmā. Pieņemsim produktu lapu. Kam tur jābūt? Pirmā daļa ir lietojumība. Tā nav nekāda baigā raķešu zinātne. Ja tu ilgāk esi kaut kādā vietā, tad saproti, kāda lietojumība tur ir vajadzīga. Nākamā lieta ir bāžas. Bāžas atrast jau ir grūtāk. Savs apmeklētājs, pircējs, izpēta. Trešais pilārs - visgrūtākais no viņiem. Šodien ciemos Vilnis Dreimans. CRO speciālists ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi. Šodien mēs runājam par to, kas vispār ir konversiju optimizācija, par biežākajām kļūdām e-komercijā, un Vilnis dalījās savā pieredzē par to, kā veidot e-veikalu tā, lai tas pārdotu vairāk. Ja arī tev ir savs e-veikals vai plāno to izveidot, ieraksti komentārā, un kādam no jums būs īpaša pārsteiguma balva no YouCan. Un tagad uz epizodi. Nu, čau, Vilni! Sveiks! Sveiks! Paldies, ka atnāci. Pastāstīji, ar ko tu šobrīd nodarbojies? Kā tu pats definētu šodien? Ir tāda diezgan interesantā sfērā. Es esmu konversiju optimizētājs un e-komercijas stratēģis. Principā tas arī nodarbojas primāri ar Latvijas klientiem. Cenšos turēties pie šīs zemītes. Un vairāk vai mazāk, tā ir e-komercija, tā ir reizēm kādi no booking kantoriem, jo Latvija ir tā kā booking kantora lielvalsts, vismaz tā, no kurienes, mēs par to varēsim vienā brīdī parunāt, bet mums ir daudz līderi šajā sfērā no pasaules. Tas ir tas, ko ikdienās darījām. Okay, super. Un ja mēs tagad tā ļoti, ļoti patinam bildi atpakaļ un par tevi kā cilvēku. No kurienes tu vispār esi, kur tu uzaugi? Ļoti, ļoti kāda nokļūšā jomā? Es esmu rīznieks. Kaut vai es pats sev bišķīt skaitu pa Liepājnieku, jo 3/4 no maniem vecvecākiem nāk no tās puses. Kā es šajā sfērā nokļuvu īstenībā diezgan nejauši, varbūt pat jauši. Strādāju ilgu laiku IT, kā projektu vadītājs, kā analītiķis un tādas lietas. Un vienā brīdī, kad mums Latvijā bija tāda krīze, 2008. Es gan iepriekš vienā brīdī biju vēl arī šajā sfērā, bet tad brīdī vēl tāda lieta kā internets tikko bija parādījušies, bet tad es biju aizgājis projām. Un tad es vienā brīdī tajā krīzes laikā padomāju, man bija kaimiņš, kurš izdomājis labu ideju, kas varētu tirgoties. Un es vienā brīdī padomāju to naudiņu, kas man palika aiziet projām no iepriekšējā darba, ka es varētu sākt kaut ko darboties e-komercijā. Un tas pirmais bija, ka es pats izveidoju savu e-komerciju, samērā veiksmīgi priekš tiem laikiem. Kas tas bija? Šeit būs interesanti. Es strādāju ļoti interesantās sfērās, un šajā gadījumā tā bija sieviešu veļa. Tā bija tāda brīva niša tādiem brīdī. Šobrīd viņi joprojām ir brīva niša, bet tas tirgus vienkārši ir samazinājies. Un šajā segmentā vairs nav tā pieprasījuma internetā. Bet tajos laikos likās interesanti. Bet, kad tas bija krīzes laiks, bija diezgan grūti atrast investīcijas. Jo es vienā brīdī sapratu, ka Latvija man priekš tā ir pa mazu. Un tad es sāku domāt vienā brīdī, ka tas bija pirms kaut kādiem gadiem, es teiktu, 17 sanāk tagad droši vien. Krīze tas ir 8. gads, jā? 2008. Un, kad es tādī brīdī padomāju, ja man jau sanākšu pašam, varbūt es varu palīdzēt kādam lielākam. Tā sākās mans, savā ziņā tas ceļš, kad es palīdzu citiem. Jā, vai interesanti. Teikšu tā, tu esi vienīgais, ko es zinu jau no pašiem pirmsākumiem, kas ir strādājis. Es varētu teikt, tas tā kā jau, ir senior media buyer, tad tu esi senior CRO speciālists. Varētu būt, jā. Un tas ir noteikti ļoti daudz, kam izgājis cauri, vai ne? Droši vien. Kas varbūt ir kādi lielākie klienti, ko tu gribētu pastāstīt? Ar ko tu esi strādājis? Man jau patīk, ka daudziem no maniem klientiem viņi saka, ka mums NDA un tā kā labāk pa mums nerunā. Jā. Bet personiski man tas sākums bija, ka es vadīju e-komercijas tajā savā ziņā otrajā pusē. Jo tajos laikos vēl viņi vēl tā kā pirmsākumi savā ziņā. Es vadīju, sāku ar Stenderu.
kas bija tāds foršs Latvijas uzņēmums, kad mēs viņam attīstīja e-komerciju. Tad no tādiem interesantiem bija Velosok, kur arī ar šo pašu tēmu nodarbojas. Un tad lēnām jau kaut kur gāja tajā otrajā pusē, aģentūra pusē, un tad jau pēdējos gadus jau tā kā pats. Lielākie interesantie savā ziņā klienti tie man bijuši tiešām bookingu sfērā, bet e-komercijā arī pēc būtības daudz no mūsu Latvijas lieliem. Jā, es zinu, ka es arī redzu kaut kur krustojās, ka tu esi vismaz bijis daļa no projekta. Savā veidā vienmēr. Jā. Tas, kas man ļoti interesanti liekas, es regulāri redzu, ka tu rakstīji LinkedInā. Tu raksti pats vai raksti ar ChatGPT? Pārsvarā es pats rakstu. Tad to redzētu pēc gramatiskām kļūdām, jo tā ir viena no manām īpašībām. Man viņas ir ļoti daudz. Un tad uzreiz var pamanīt, ka tas nav ChatGPT. Bet ko es kaut kādā pēdējā pusgadā sapratis, kad ChatGPT reizēm ļauj, ka tu esi jau uzrakstījis to domu, kad sevišķi tā doma bijusi plaša, un tu gribēji pateikt tik daudz, viņa pats spēja višķīt sašaurināt, un lai tas posts tomēr nebūtu par visu, bet par vienu konkrētu ideju. Tad, es vienmēr, kad lasu, ka es redzu, ka kaut kas ir, es pat neredzu, ka tu to ieliki, bet pēc teksta zinu, ka tu to ieliki. Es kaut kā jau esmu pamanījusi. Tas stiliņš tāds. Jā, tas stiliņš. Bet mēs te uzaicinām galvenokārt tāpēc, ka ļoti daudz, kurš redz, kur tā mentalitāte sakrīt, un tas īstenībā ir ļoti pārsteidzoši, jo parasti cilvēki, kas sāk agrāk, viņi kaut kādā vienā mirklī iesprūst un neattīst līdz laikam. Un man prieks redzēt, ka tu ej līdz laikam. Jā, tas tāds tā kā kompliments, bet tas ļoti reti, kur redzams patiesībā. Es domāju, pat varbūt tas nav tas kaut kāda tāda izdzīvošanas stratēģija, zināmā mērā, jo tu kā saproti, ka visu laiku mainās, ir divi varianti, vai nu tu kaut kur nosēdies, ceļšot tur nosēsties kādā aģentūras pusē vai vēl kaut kas, tu saņems kaut kādu stabilu ienākumu, bet foršāk vienmēr būtu bijis tajā, ka tu esi visu laiku tajā kaut kur pīķī augšā jau. Varbūt kaut kādas sfēras to nāks višķīt pamest nost, jo to visu nevar zināt vai nevar visās attīstīties. Tāpēc es cenšos diezgan koncentrēties uz to, kurus sev attīstu, bet jāsaprot, ka tu, ja tu gribēsi vēl strādāt 60, 70 gados un būt, tad tev visu laiku jābūt tajā kaut kur. Tāpēc es cenšos. Vai tu vari pastāstīt cilvēkiem, klausītājiem, tie, kas nezin, jo daudz nezin, pats paši mēs par to esam pārliecinājušies, kas īsti ir tas konversiju uzlabotājs, tas speciālists, ko tu dari? Speciālists, Ko tu dari? Ko tas nozīmē? Šeit man pašam liekas, ka konversiju optimizācijas speciālists, lai viņš būtu labs, viņam vajag būt iepriekšējai pieredzēji. Tas ir diezgan svarīgi, jo tur ir jāakumulē ļoti daudz sfēras vienotā stāstā. Bet konversijas optimizācijas pēc būtības, ko viņš dara, viņš no tā paša apmeklētāja skaita, kas uz tavu lapu nāk, dabūna vairāk. Lai vairāk no viņiem veic pirkumu, lai viņi veic lielākus pirkumus un lai viņi atgriežas biežāk. Tas pēc būtības tas, ko viņš darīja. Vienkārši, man liekas. Un tā paralēli, ko mēs valkam, kad tu minēji, ka mēs tā kā līdzīgi domājam, jo mums arī, piemēram, mums ir daudz reklāma aģentūras, ir daudz visādi reklāma speciālisti, kuri bieži vien vadās pēc uztaisīt skaistu reklāmu, tādu, kas ir atbilst zīmola vadlīnijām. Un tad ir performance marketings, kurš atkal vadās pēc datiem ļoti, un neatkarīgi, ko varbūt nevienmēr, bet principā ignorējot kaut kādas zīmola vadlīnijas, esot vairāk fleksibls uz tām vadlīnijām, tiecās pēc kaut kāda finansiāla rezultāta. Man liekas, tajā mājaslapu izstrādes, e-veikalu izstrādes industrijā arī ir ļoti līdzīgi, jo CRO speciālists, varbūt, es nezinu, vai tu tieši arī taisi un pats implementē tās tehniskās un dizaina lietas. Bet arī ļoti līdzīgi, ka jo var uztaisīt e-veikalu, kurš ir skaists, bet viņš nav uz CRO vērsts. Viņš nekonvertē tik labi, kā varbūt neglītāks e-veikals, bet viņš ir piemērotāks tiem cilvēkiem. Un tā ir, man liekas, tā arī, lai klausītāji saprot, ka ir vienmēr divi veidi, kā domāt. Gan arī reklāmās, gan arī mājaslapā. Kā viss tur izskatās kopumā. Kur pogas, kādās krāsās, cik lielas, kur teksts ir, kur nav teksts un tam līdzīgi.
Bet diezgan forši pastāstīt. Tas arī līdzīgi, kas no malas skatoties arī uz jums abiem. Man arī tas līdzīgs tā sajūta, ka ir tie, kas ir aģentūras, kas strādā ar tiem, kas grib skaisti. Jā, ir aģentūras, kas strādā ar tiem, kas ir, kas grib lēti, bet ir aģentūras un par laimi ir arī klienti, kuri grib rezultātu. Un man arī, teiksim, kaut kad pavisam nesen, pirms 2 nedēļām, es tā runāju ar klientu, tas un tas un tas un tas. Viņš saka, tur būs, tādu un stundu samaksa. Viņš saka, jā, bet, tā kā tas viss beigsies mums finansiālos ieguvumos viņiem, un tam līdzīgi es saku, tas beigsies tā, ka mans vienīgais mērķis ir, lai jūs pelnīt vairāk. Saku, ja mēs visu šo procesu turēsim uz to, ka mēs visi koncentrējamies uz peļņu, tad visiem sanāks. Viss būs smuki un vispārējais. Man liekas, tas ir tiešām pats svarīgākais, jo tu kā šajā ziņā viena cilvēka aģentūra, tad vienkārši tu galvenā doma, kas tu visu laiku galvā, lai klients pelna. Ja viņš pelnīs, tad man būs rekomendācijas un principā, vismaz pusi no maniem klientiem nāk no tā, ka kāds no iepriekšējiem klientiem rekomendē tieši tāpēc, ka viņiem kaut kas sanāca. Mums tas pats, bet patiesībā tad, kad es domāju, ka ne tikai par mājaslapām, bet arī par reklāmu, par visu, ja jūs izvēlaties savu partneri, es ieteiktu, ka ejiet ar savu to end goal in mind, tātad, ko es gribu panākt. Ja jūs gribat uztaisīt skaistu mājaslapu, jums uztaisīs, jūs paprasīsiet, jums uztaisīs to skaisto mājaslapu. Bet nevainojiet tā cilvēku pēc tam, kad no viņas nepērk. Jūs prasījāt, viņš izdarīja. Uzņematies atbildību par to. Un tāpat arī ir par ja vajag, lai mājaslapa ir funkcionējoša, ja jūs prasat, to izdarīs, bet nevienmēr tas sakritīs ar to, kā jūs vizuāli to vēlaties. Un tad jāatrod tas kompromiss. Jā. Mums vienmēr ir tas teiciens data beats opinion. Tātad... Okay. Un citreiz ir tā, ka pat mēs kļūdamies, un mēs testējam, tāpēc, un skatāmies, kā tas notiek, un tirgus mainās. Un ja mēs runājam par to, ka tirgus mainās, vai tu vari pastāstīt kaut kādas tādas pieturpunktus, ko tu atceries, kad laikam ejot kaut kas strauji pamainījās? Kā sākās, un kā kaut kādi varbūt tikko gadi, ko tu atceries, un pēkšņi tas notika. Un tas, un tagad tas sāk, kā bija. Ar kādu platformu tu strādāji? Senos laikos paštaisīta. Kodēji, es kodēju toreiz programmētājs. Es vienmēr esmu bijis tam tuvu. Es zinu, ko viņi dara. Es zinu, es varu pat arī kodēt. Tas šobrīd ir AI. Tas lēnām iet, kad jau arī es jau kodēju, vai ne? Bet kodēju ne es. Bet AI to dara. Vienkārši es zinu, ko viņš kādu rezultātu pasniedz un tam līdzīgi. Vai ir bijuši tādi pagrieziena punkti? Jā, viņi kaut kur ir bijuši, bet man patīk uz visu skatīties tādā bišķīt, varbūt tādā, es nezinu, tā kā pamatlietu līmenī, tā kā gan mārketingā, gan ir kaut kādas lietas, kas ir universālas, kas vienmēr iet cauri, vai ne? Jo cilvēku, es teiktu, cilvēku smadzenes šajā gadījumā ir tā lieta, kas savā ziņā viņas jau ļoti mums nemainās. Un kādas viņas bija mums ala cilvēku laikmetā, kas tādas viņas arī šobrīd, un tie paši principi, kā viņas darbojās. Līdz ar to pat, ja kaut kas mainās, ja tu turies un vienmēr saproti šo lietu faktu, ka tu vari skatīties uz cilvēku, kāds viņš bijis pirms gadiem 30,000, ko viņš tajā laikā darīs, un ja tu to spēj izmantot, tu viss sanāks. Visos gadījumos pie izmaiņām. Un tāpēc arī, teiksim, baigi interesanti, kad viss laiks mainās, bet mēs varam vienmēr paskatīties uz Amazonu, kas ir, viena brīdi bija lielākais spēlētājs pasaulē, tagad ir ķīnieši jau, jo viņiem tur lielāks tirgus un vispārējais. Bet, ja mēs paskatīsimies uz Amazonu, vai mums ir sajūta, ka kādreiz viņš mainās? Mums tad lietas sajūta, ka visu laiku viņš ir tāds pats. Viņš, protams, ir mainījies krietni konkrēti pa laikiem, bet tas lielais stāsts, kad viņu pusē ir arī milzīga CRL komanda, kas veic viņu apmeklējumu daudzumus, ļauj veikt milzonīgu daudzumu testu, un katrs elementiņš, totāli katrs elementiņš lapā ir ar AB testēts, vai varētu šitā. Viņi pat mēģina uz ātru, uz daudzumu to izdarīt. Vai ne? Mēs nevis mums atnāks viens gudrs cilvēks un pateiks, izdariet šādu. Vai ne? Jo Kokojas konversijas optimizācijas saprats,
aizmirsti par savu viedokli. Pat, ja tev liekas, ka viņš ir pareizs, AB testi daudz pierādīs, ka nē, šim konkrētam klientam viss strādā savādāk. Tāpēc es diezgan iesaku, visās mūsu sfērās bija šī kā Steve Jobs savulaik teica, be humble. Ja? Tu vari par saviem rezultātiem būt, stāstīt un viss, bet tajā brīdī, kad tu kaut ko par kaut kādu lietu, tev jāsaprot, ka iespējams, tu domā tā kā mazliet pat, ka var kļūdīties vai ne? Labāk kā jūs teicāt, skatīties datos. Dati nekad nemelo. Tev ir bijis tā, ka tu strādā, teiksim, ar diviem klientiem, varbūt nevienlaikus, bet vispār kopumā, kuri gan arī viens tas pats produkts ir vai industrija, un kad pilnīgi ievēršot citādāk, otrādi kaut ko ir labāk un abiem strādā pilnīgi dažādas lietas. Ir tā bijis? Pārsvarā es cenšos vienā industrijā vairākiem tā kā nē, bet šeit pat ir, es par teiktu, baigi interesanti. Man ir bijis viens uzņēmums, kas strādā vairākās valstīs. Un tieši AB testēšana, un viņiem iespējams visu pārbaudīt. Un šajā gadījumā viņi man aicināja paskatīties, vai es negribu vadīt viņiem to visu CRO pa visām valstīm. Bet es teicu, nē, mums ir šeit tāds diezgan limitēts projekts, mēs par Latviju skatāmies. Bet es vienlaicīgi visus AB testus skatījos, ko viņi veic citur, lai paskatīties, kas jau ir testēts un kas nav testēts. Un viena lieta, kas strādā Latvijā, nestrādā Somijā, Spānijā strādā vēl pilnībā savādāk. Un tāpēc beigās, kāpēc tā lapa viņiem ir katrā valstī izskatās savādāk, bet tieši tās mentalitātes ļoti atšķirās pircēji. Tas ir tāds nianses. Bet es piekrītu, ka arī tik precīzi varbūt man nav neviens salīdzināms klients, bet arī, ka tas varētu būt arī pat pilnīgi viens pats un tas produkts, viena un tā pati tirgus un ka jāatšķirsies. Mums reklāmās tā, ka atšķirās, bet es pilnīgi piekrītu par valstīm. Tāpēc jāsaprot, pirmkārt, valsts atšķiras, otrkārt, klienti atšķiras. Un ir tā, ka nereti mums paprasa, piemēram, jūs jau zināt citus klientus, kas jums te Vācijā strādā. Tiešām, nevar. Tie, kas apgalvo 100%, es zinu, ka strādās, viņi melo. Tas vienkārši ir ar mērķi dabūt to klientu savu, bet realitātē neviens nezina. Nekad. Un, ja zinātu, tad mēs, kāpēc mums būtu aģentūra? Ja mēs visu 100% zinātu un zinātu, ka viss sanāks, mēs printētu naudu paši. Man tas ir, kas patīk arī jūsu sfērā, tāds pēdējo 2 gadu trends. Bet tas arī ir ar to, ka visas platformas mainījušās. Reklāma nav mana puse, bet tā kā es biju šeit jau, kā mēs... Ciešās jā, nāks. Tas, kas kādreiz nebija, kā nedarīja, bet tas, ka šobrīd ir sevišķi ar AI ļauj mežonīgi daudz ražot vizuāļus. Un tas, ka tu vienkārši ražo mežonīgā daudzumā vizuāļus un visu laiku met iekšā un testē un redzi, kas strādā. Un tas īstenībā ir savā ziņā pat reizēm pat izdevīgāks AB tests, kā notestēt tieši ziņojumu. Un ziņojumam ir milzīga vērtība arī konversijas optimizācijā. Āķīgs jautājums. Nereti ir tā, ka, ir dažādas komandas, mārketingā ir viena komanda un mājaslapas izstrādē vai optimizācijā ir cita komanda, viņi savā starpā īsti nesatiek. Un tad viens met otram bumbu. Un tas, ko esmu pamanījis, kad ir tā, ka citreiz, ja ir slikts trafiks, mājaslapa jau arī nestrādā. Un kā tu to vari noteikt no savas puses? Tev ir kaut kādas metodas, kā tu skaties, kad, izskatās, ka nevis mājaslapā ir problēma, bet reklāmas? Parasti jau to diezgan vienkārši var redzēt. Ja tu salīdzini vienu trafiku un tu redzi, ka viņš nekonvertējas un otrs konvertējas, tad, protams, uzreiz viss skaidrs. Ar šie dati ir līdzīgi, tad ir savādāk. Bet, kad es skatos lapas, es jau diezgan uzreiz varu pateikt, vai viņi sasniedz kaut kādu līmeni pareizo, vai tomēr kaut kas vēl nav izdarīts. Tas parasti ir... Latvijā, teiksim, baigi daudz tā nedomā, bet ir tas lielais stāsts. Es pat uzreiz varu, principā, pievalkot vienu reportu, es uzreiz varu pateikt, uz kuru pusi mums jāskatās, vai ne? Jo ir tas, teiksim, ka cilvēki, viens ir kāda kopējais konversija, vai ne? Cik no, teiksim, 100 apmeklētājiem pabeigs šo darījumu, bet mēs varam skatīties arī no tā, cik
tie, kas ienāks iekšā landingā, cik aizies uz produktu lapu, no tiem, kas aizies uz produktu lapu, cik pievienos grozam un cik tālāk sāks checkout un cik pabeigs. Un tie tādi 4 posmi. Un īstenībā šajos 4 posmos tu kā uzreiz var redzēt, vai viņš kaut kur, tā kā klients, jā, un tad tu vari nekoncentrēties uz pāriem posmiem, bet tikai uz to vienu konkrēto posmu. Man ir redzējis ļoti labas lapas, tur checkouti, viss smuki iet cauri, viņi ir iet preces lapā, bet viņi nepievieno grozumu, pieņemsim. Un viņiem tā kā uzņēmums, viņš tā kā to neredz, un viņiem liekas, ka tur mums checkoutā problēmas. Es saku, nē, tad, ja jums nepievieno grozumu, tad ir pircēju bažas. Nē, pirmkārt arī, ja viņi tur vēl staigā pa to lapu, nav tā kā viņi tā kā ienāk un pazud, bet ja viņi staigā, tad ir pircēju bažas, kuras nav atrisinātas visdrīzākais. Jā. Un viņam nav tā motivācija, lai viņš tagad pievienot šo preci grozumu. Un tādā situācijā turpinot, kas ir tas nākamais solis, kā zināt, kādas bažas atspēkot, ko likt iekšā, kā noteikti skatās uz konkurentiem, vai vienkārši sāk testēt visu pēc kārtas, kā noteikti tas? Teiksim tā, ja tev ir ļoti daudz naudas, tad varam mēs sākt testēt visu pēc kārtas. Ja, tas arī vienmēr ir izcinājums, bet testēšana parasti tas prasa milzīgu trafiku. Jo tur ir statistikas zinātne apakšā un vispārējais. To vajadzētu uzsvērt, ka ir vajadzīgs trafiks, lai testētu kaut ko. Un atkal, ko tas nozīmē reklāmas budžetu. Jā, tieši tā. Jā. Pieņemsim, ka trafiks ir tajā gadījumā ir normāls trafiks, bet cilvēki atnāk uz produktu lapu. Visos pārējos soļos arī ir labs, nav liels dropout rates, kad cilvēki pamet to kaut kādo soli, bet nepievieno grozā. Tur gan mēs redzam, ka ļoti liels procents nepievieno grozā, bet viņi staigā pa lapu. Jā, viņi tā kā, tur nav kaut kāds tehnisks tāds trakas problēmas, bet viņas meklē, bet nepievieno grozā beigās. Ko darīt tajā momentā? Pēc būtības es teiktu, ir vairākas sistēmas, kas maksā praktiski neko, procesi, kas maksā neko. Pirmais, man patīk, ka es daudz sekoju arī direktu klienta īpašniekiem LinkedInā. Tie, kas runā, ir tie, kas nerunā, un ir tie, kas stāsta. Un to, ko stāsta, man patīk viens no tiem, kam ir vairāki biznesi pēc kārtas sanākuši e-komercijā veiksmīgi. Viņš teica tā, viņš saka, ja tu vienreiz mēnesī vismaz neesi runājis ar saviem klientiem, vai tu vispār viņus saproti, tas pirmā lieta ir tas, ka tev jārunā ar klientiem. Tas ir lēts process. To var darīt arī pats īpašnieks. Tas pat tajā brīdī vislabākais, ja tas ir tiešā, viņš uzreiz sapratīs. Jā, tu paņem, dažiem no viņiem uzvani vienreiz mēnesī. Otrs, ko tu vari darīt, arī, ja tev, labi, ja tu negribi varbūt zvanīt, tu vari taisīt lietotāju intervijas un uzaicināt viņus uz intervijām. Mūsdienās tie var būt attālinātās intervijas, ja to viņam iedod kādu burkāniņu, un viņš būs priecīgs atnākt un pastāstīt. Jo principā tas bija šeit saistīts ar nākamo otro jautājumu. Tur ir tā, ka mēs saviem apmeklētājiem varam uzdot jautājumus. Un īstenībā ir tikai 2 jautājumi, kas ir svarīgi. Pirmais svarīgs, ja viņš neveic šo pirkumu, bet aiziet projām, un ja mēs varam noķert šo brīdi un dabūt, lai viņš mums kaut ko pasaka, tad mēs viņam jautājām diezgan tieši, kas bija galvenais iemesls, kāpēc mums šodien darījums nenotiek. Vai ne? Tas pat pop-ups aptaujā. Jā, tas nav nekāds gudrs jautājums, bet vienkārši konkrēts, galvenais iemesls, kāpēc mēs šodien darījumu nepabeidzam. Ja viņš tomēr ir nopircis, un kas šeit baigi interesanti, ja viņš ir nopircis, skaidrs, ka viņam bija pārdomu process iepriekš. Pirks, nepirks. Un tad viņam pajautāt jautājumu, kas iespējams bija viena lieta, kāpēc tu gandrīz nenopirki šo preci. Un tādā brīdī, kad viņš ir pabeidzis, viņš ir priecīgs par darījumu, visas viņa bažas ir aizgājušas projām. Tajā brīdī šādi pajautājot, viņš būs ļoti atvērts cilvēks tajā brīdī. Un viņš diezgan precīzi arī atbildēs. Jā, es domāju, bet jūsu produkts ir dārgs vai vēl kaut kas. Jā. Tā kā mēs redzējām 2 lietas, kas ir īstenībā praktiski bezmaksas, kā mēs varam saprast. Kas vēl mūsdienā laikā ir bezmaksas. Ceļš, ja mēs tirgojam varbūt marketplace'os, tur Amazonē vēl kādos, vai arī mūsu konkurenti, tirgo tur, ir cilvēki, kas raksta komentārus, reviews pēc būtības, kur viņi stāsta.
Šie reviewi pa lielam ir tāda informācijas bumba, ko var izmantot. AI laikmetā tu vari ievilkt visus, teiksim, pat ja tie 20,000 reviewi, un AI teiksim, viņus visus pārskatīs un iedos tādas tā kā klasterus un pateiks, ka galvenā problēma šam produktam ir teiksim, šitā. Un pats otrs svarīgākais ir arī, teiksim, ko bieži klienti. Man patīk, ka klienti bieži domā, ne pat klienti, jā, mani klienti, par tekstiem, ja, kad, kā mēs aprakstām mūsu produktu. Vai ne? Bet, ja sevišķi, ja tev ir tik daudz review, tu redz, kā klienti to produktu apraksta. Vai ne? Un šis bija tā kā saistīti, to, ko tu dari, tu velc ārā un pārveido tekstus tā, kā klients runā. Jā, un to var ļoti labi izmantot reklāmās. Jā. Ļoti labi. Kā lieta kopā. Protams. Bet tas ir tad, ja ir dati, vai ja nav dati. Heatmapi varbūt kaut kas tāds. Nē, heatmapi palīdz. Ja viņus, šeit ir tā, ka es tik daudz tagad, kādreiz teicu, ka nevienam nav tur vai Hodžāra vai Clarity uzlikts uz lapas. Tagad jau vairs tā nav. Tagad tu ej pie klientiem un viņiem visiem ir. Kur ir tā lielā problēma? Viņi viņus nemāk lasīt. Jo viņi tā kā nemāk interpretēt tos datus. Vai ne? Tā kā, šeit ir tas viens stāsts, ko es baigi arī, šeit reklāmās ir arī līdzīgi. Teiksim, pat ja tu viss notiek in-house, viņi paši visu dara. Tas, ka tu, reizi gadā, paaicini kādu cilvēku no malas, jo ilgāk strādājot kādā savā biznesā, tu esi tajā burkā iekšā, tu nevari izlasīt, kas uz tās burkas rakstīts ārpusē. Ja vajag kādu cilvēku atnāk un no malas paskatās. Jā, tas pats arī ar mārketingu, arī ko īstenībā. Jā, to es gribēju tieši teikt, ka tas tieši pats ir mārketingā. Tieši tā. Jā. Cik tad lielam ir jābūt uzņēmumam, lai vispār sāktu domāt par tādu CRO ārējo speciālistu piesaisti? Cik ir jābūt tam trafikam, teiksim, mēnesī? Tad tas būtu tā metrika trafiks mēnesī? Jā, tas pēc būtības jaunē, ja mēs gribam tādā īstajā līmenī to CRO, tas nozīmē, ka, lai mēs vienu AB testu varētu uztaisīt, mums vajag vismaz 2000 darījumus tajā mēnesī. Tas ir liels uzņēmums daudzos gadījumos, vai skatoties no vidējā čeka un vispār. Bet tas jāsaprot, ka CRO ir, viņam ir metodas, kas ir visiem uzņēmumu lielumiem paredzēts. Ir citas metodas, kur mēs varam strādāt jau mazākā līmenī. Jā, tas ir paši apmeklētāji ieraksti, heatmapi un tās lietas. Jā, tu nevarēsi statistiski pārbaudīt totāli, bet vismaz samazinās riskus un tomēr sapratīs, kurš tas virziens ir, uz kuru virzīties. Un tā, teiksim, nav tā, ka ir kaut kādas arī lietas, ko tu ievies klientiem jau pirms tu veido kaut kādu AB testu, vienkārši tu zini, ka tas ir labāk, un tu redzi jau, ka lapā tur ir tā lieta konkrētā ir slikti izveidota, viņi noteikti traucē, es redzu to, un tu vienkārši viņu bez testēšanas ievies. Jā, varbūt tu vari nosaukt kaut kādas lietas, pieņemsim produktu lapa. Kam tur jābūt? No galvas uzreiz must-have lietas. Manas tāda metodoloģija, kas jau tādas jau kaut kādus pēdējos 3 gadus, bet es skatos, ka arī ārzemēs līdzīgi daži CRO speciālisti līdzīgi dara. Viņi skatās uz to visu mazliet tā kā sadalīti 3 daļās. Pirmā daļa ir lietojamība. Ja liekas, ka lietojamība ir... Lietojamība savā ziņā ir saprotama. Ja tu ilgāk esi kaut kādā vietā, pēc būtības tu sfērā, tu saproti, kāda lietojamība tur ir vajadzīga. Tā nav nekāda baigā raķešu zinātne, zināmā mērā. Jā. Bet vienlaicīgi arī tas iegūms no lietojamības ir tomēr vismazākais no šiem 3 pilāriem. Jo, kā tu pats sākumā arī teici, ka lapa varbūt arī izskatīties slikti. Ja tur viss būs pārējais, tur būs produkts un vispārējais, viss būs kārtībā. Nākamā lieta ir bāžas. Lietotāja bāžas, pircēja bāžas. Šis pilārs jau ir lielāks. Bāžas atrast jau ir grūtāk. Jā, ir jāveic šī izpēte, vai tos tavs apmeklētājs, pircējs izpēti, vai viņu reviews, vēl kaut kas. Jā, tu mēģini saprast, kuras ir bāžas, kas traucē darījumam. No šīs sadaļas iegūms jau ir daudz lielāks nekā no lietojamības uzlabojumiem, bet atbilstoši viņam bija šī grūtāk panākt. Tur tās tipiskās bažas mēs visi zinām, bet reizēm tās bažas ir ļoti specifiskas, par kurām pat nevar iedomāties. Ir kāds piemērs? Man ir viens no maniem diezgan pastāvīgiem klientiem, kuriem
Jā, tu kā īpašnieki visu laiku domā, ka tur ir jādarbība. Es mēģinu tur pierādīt, ka ne, mēs īstenībā esam top līderi Latvijā vismaz uz ādarbību savā sfērā un viss tam līdzīgais. Saku, vajag mums šīs lietotāja intervijas, vai ne? Un tu, lietotāja intervijās tev 10 cilvēki, teiksim, kur ir izgājuši tā kā, sākumā tā metode, kā es strādāju, tad mēs mēģinām maksimāli pietuvieties tādai metodoloģijai, kā jobs to be done. Viņiem nezinot vispār, kurš uzņēmums viņus intervē, vispār to procesu saprast, kā viņš tajā procesā dzīvo, ko viņš tur dara, kādā veidā viņš pieņēma lēmumus, vai viņš kāpēc, teiksim, internetā vai parastajos veikalos tā darīt. Vai ne? Un otrajā daļā, ja tu viņam tā kā parādi jau lapu, un tad skaties uz to, un tad tu pasaki vienkārši lietu, pamēģini to pēdējo pasūtījumu, kas tev kaut kādā līdzīgā lapā ir bijis, uztais viņu šeit, vai ne? Un stāst. Un kad viņš vienkārši stāsta, ka šitas te tur ir pa dārgu, šeit es nevaru atrast tādu zīmolu. Un tad brīdī uzreiz tā kā pirmais, es pats biju arī par dažām lietām pārsteigts. Viņi iet, man likās, viņi iet kaut kādā preču kategorijā. Viņš saka, kāpēc te tikai viens zīmols ir iekšā? Viņš saka, man uzreiz rodās asociācija, ja tu esi internetā un ja tu ir tikai viens zīmols, kas tu vispār pēc lieluma. Ja? Un manī brīdī, es par šo nebiju aizdomājis, un es skatos, diezgan loģiski, viņš cilvēks saka, vai ne? Un liekas lietojumiem, bet ja tev, teiksim, 10 cilvēki saka, nē, visas tik smuki ātri, visu atrod, visu. Skaidrs, ka tev nav lietojumības jautājums. Bet viņš, dažs klients saka, viņš saka, man šī lapa patīk. Viņš saka, bet pirmo reizi redzu, bet uzņēmums ir 20 gadus tirgu, viņš ir ar milzīgu apgrozījumā un viss tam līdzīgi. Jā, reizēm mums liekas, ka tu esi pazīstams, viss ir kārtībā, bet reālā dzīve parāda pretējo. Šis bija stāsts par bažām, vai ne? Ka, tev kaut kādā veidā jātiek līdz tam cilvēkam, jo bažas būs grūtākas. Tu pats viņas nevari izdomāt visas līdz galam, jo šis stāsts. Un reizēm tavu galveno bažu tu nevari izdomāt, vai ne? Jo vienmēr jāsaprot, ka tās bažas mēs arī nevaram sākt vienas. Viena no viņām būs tā, kas būs vistraucējošākā. Un tad ir trešais pilārs, un trešais pilārs ir motivācija. Visgrūtākais no viņiem, jo šajā gadījumā tev ir savā ziņā jābūt tik persuasīvam, ka tu maini viņa to ikdienišķo lietas kārtību. Tā ikdienišķā lietas kārtībā ir nenopirkt, tad tev jāiedod motivācija nopirkt. Tas jau nav stāsts par bažām vai lietojumiem, bet tev kaut kas ir jāiedod tāds, kas palielina to vērtību. Un šī parasti ir visgrūtākā daļa, bet arī, ja mēs salīdzināsim, viņa arī ir visienesīgākā. Tas, uz ko visi koncentrējās uz lietojumību, tas īstenībā ir pats mazākais. Vislielākais ir šī motivācijas jautājums. Principā saturs, kas ir lapā. Stāsts, jā. Labi, kādi piemēri? Ja mēs runājam par bažām. FAQ sadaļa, piemēram, kas būtu zem bažām? Certifikāti? Tas pārāk viss. Tas viss, protams, ir, bet tas tā pārāk vienkārši. Ir vienmēr jāskatās, es domāju, tajā kontekstā. Jo pirmais ir, ko nozīmē mūsdienu laikmetā, tā kā jāskat questions sadaļu. Mūsdienu laikmetā, kad cilvēks ļoti ātrs, visdrīzākais viņš arī līdz turienei var nenonākt. Tad svarīgākais ir konteksts. Un es teiktu, ja mēs spējam saprast, kurā brīdī šī bāža akcentējās, ielikt viņu tur, to veidu, kā mēs atspēkojam. Tieši tajā vietā, kurā iespējams šī doma parādās. Tas ir tas kas kādreiz bija, teiksim, tur, ka tagad jau sāk cilvēki, teiksim, koncentrēties, teiksim, tā ir produktu laba, tad mēs tur iespējams pasakām risinājumu šādām bažām. Mēs ejam tālāk uz jau checkout. Checkoutā mēs iespējams risinām jau citas bažas, ja mums tās esam atrasinājuši. Bet konteksts ir, ja tas kādreiz bija super teiciens, un viņš nav mainījies par to, ka saturs ir karalis un konteksts ir karaliene. Ja šo mēs vienmēr atcerēsimies, tas būs vienmēr strādās arī šeit konversijas. Ko tu domā par AI bildēm priekš produktiem? Tas rada bažas vai palīdz? Varbūt dažādi. Dažādi, vai ne?
Nē, jā, tas pirmais ir jāsaprot, ka bildes ir viens nianse, kur mēs varbūt tā kā mēs visu laiku domājam par ienākumiem, bet mēs neskatāmies par izdevumiem. Bilžu veidošana līdz šim bija e-komercijā samērā dārgs priedzes daudzos gadījumos. Un tas, ko es redzu, ka šobrīd ar AI, ja tu to dari veiksmīgi, tu to vari izdarīt praktiski par to mikrodaļu no tās visiem izdevumiem, kas tev ir bijušas. Ir sevišķi šeit viens klients, kas, teiksim, darbojās tā kā mēbeles un viss ar iekārtiem un vispārējais, kur no ražotāja nāk mēbeles uz balta fona, vai ne? Bet, un šeit ir tas, ka kādreiz nevarēja izdarīt. 2 stundu laikā es viņam uztaisīju procesu, caur kuru viņš var iegūt, ka viņam bildes ir viņu stilā, kādā viņi mēģina iet, ar 5 dažādiem, teiksim, interjeriem. Pat ne interjeriem, bet interjeru stiliem. Un 5 dažādām istabām, jo teiksim, kaut kas ir virtuvē, kaut kas ir. Un tur var arī diezgan dinamiski, lai viņš identificē. Un šeit jau jāsaprot arī, ka kāpēc reizēm tās bildes ir tās, kuras tā kā atbaida, kā tu teici, kas rada šīs bažas. Tie ir savā ziņā visādi defekti, kurus reiz ir pamanāmi. Jo īstenībā ļoti laba AI bildi mūsdienās jau iespējams vairs nevar pamanīt, vai ne, ka tā ir, bet ļoti laba. Un tas ir, teiksim, par gaismu. Jā. Jo, kad es taisīju, teiksim, to skriptu, kas ir promptu, pēc būtības kuru ies, un pēc tam liku iekšā kā autopromptu, lai to var, teiksim, uzreiz 1000 bildes ielādēt. Mēs tik daudz niansītēm izgājām cauri. Es pat viņas visas nezināju, bet es parasti mūsdienās jau runāju ar AI. Es saku, kas vēl ir piemirsts. Un viņš saka, ok, labi, spoguļi, gaismas. Mēs aprakstījām visu, ko darīja. Zīmoli kaut kādi, kas parādās. Viss šis nianses mēs pārgājām cauri, lai viņas, mēs ar viņiem nesaskārtos. Ja tu vēlies uzsākt savu internetu veikalu, bet nezini, kā to izdarīt, un meklē kādu uzticamu avotu, no kā mācīties, tad es tev aicinu pievienoties YouCan biznesa klubam, ko mēs esam izveidojuši, jo aģentūras, freelanceri, darbinieks, tas viss ir super dārgi, un mēs tev piedāvājam iemācīties darīt pašam, tā, lai tu vari ietaupīt naudu uz algām, uz pakalpojumiem. Jā, ieguldīs nedaudz savu laiku, bet tādā veidā tu zināsi, no kā veidojas panākumi, un galu galā tu varēsi sasniegt šos rezultātus, jo neviens nav tik ļoti ieinteresēts tava biznesa izaugsmē, kā tu pats. Tāpēc, jā, tu vari izdarīt, pievienojies YouCan šodien, klikšķini uz linku zem šī video. Tiekamies! Bet man dalīts jūtas par šo AI iekšmājaslapas, tāpēc, ka mēs paši arī mums klienti izmanto, kāds saka, mēbelēm ideāli. Kam, kas ir interjeru, tiešām ļoti labi. Elektroprocesiem arī ļoti labi. Un tas sākas, tagad jau ir tā, ka mums ir AI, kas nedeformē produktu, visu forši, mēs varam uztaisīt UGC kontentu tā, ka tiešām izskatās īsts, ļoti labi. Bet tas paņem laiku, un kur es redzu, tāpēc es saku, tas nav viennozīmīgi, bet ir tā, ka ir cilvēki, kas ir redzējuši mājaslapu pēdējo 10 gadu iepriekš, tad, un viņi uztaisa ar AI kaut ko, un viņiem ir wow, bet tas ir sūds. Viņi nedrīkst viņu izmantot mājaslapā. Tas, kad mēs izmantojam AI, nenozīmē, ka mēs varam sačkot un taisīt sūdu. Mums tik un tā ir jāuztaisa ļoti laba mājaslapai piemērota bilde. Tāpat arī ar reklāmām. Jā. Bet tāds dalīts jūtas par to, jo bet ko jums rāda testi kaut kādas, kad jūs laižat reklāmas, kas ir AI sagatavotas un reklāmas, kas paši? Viņas ļoti labi strādā, ja vien tas nav tiešām ļoti slikts kvalitātes AI. Ļoti slikts cilvēks scrollē prom jau. Pēc pirmā prompta, jā, vajag to sajūt, ka tas tomēr ir īsts cilvēks. Ja tīpaši, ja tas ir piemēram skincare. Jā. Sievietēm tu nevari rādīt, ka tev nebūs riņķi zem acīm un AI bildi uzlikt. Sievietes sen vairs nav stulbas, viņas ļoti labi to redz. Jā, kur mēs esam uztaisījuši citreiz tā, ka nevar redzēt vispār, ka tas ir AI taisīts. Protams, mēs to daram, bet reāli. Jā. Jā, šeit arī mēs par tiem augu cilvēkiem pirms tam runājam. Šeit jāsaprot, ka tas, cik lietas mēs detektējam kaut kur zemapziņā, no mazos sīkumiņus,
pa kuriem mēs nekad pat, pat pēc paši nezinām, ka mēs viņus detektējam. Tas notiek diezgan automātiski. Tas vienmēr ir jāņem vērā. Un tāpēc es domāju, ka pat ja tas AI ir diezgan svarīgi arī visa šī testēšanas fāze, vai ne, ka visi šie materiāli iet cauri testēšanai, jo tad jau realitāte parāda. Vai ne? Jo iespējams kaut kur tiešām mums pašiem liekas, ka mēs esam uzgatavojuši labu, bet šīs zemapziņas tās niansītas iestrādājās, un tas automātiski nozīmē, ka nav darījuma. Varbūt paprasīt kādam citam arī, ko par to domā, jo citreiz, ja jums ir tā kā mazāk tā spriest spēja, vai, saku, jums liekas, wow, kaut kas, tāpēc, ka jūs to pirmo reizi redzat, nereti tas jau vairs nav wow visai pasaulē, tas ir jāpaskatās, jā. Bet vislabākais jau testētais vienmēr ir mērķa auditorija, bet vienmēr kaut ko tu vari ļoti mazā mērogā, tādējādi nesabojājot lielo priekšstatu, bet mazā mērogā pārbaudīt. Labi, tātad bija lietojamība, bažas un motivācija. Ko ar motivāciju daram? Kā mēs varam motivēt cilvēku? Ar to burkānu? Ar atlaidi? Atlaidi vienmēr ir savā ziņā motivācija. Bet kaut kas vēl ir? Jā, man par atlaidēm... Par konversijas optimizāciju, ka bieži es redzu, ka cilvēki saka, ka mēs tur uztaisījām šito un konversiju tur uzlidoja kosmosā. Tā parasti nenotiek. Viņi parasti ar vienas lietas izmaiņu nekad, un arī viena lieta nekad nav tā, ka viena lieta sabojā visu. Ja vienīgi nestrādā poga. Jā. Bet par konversijām man patīk, ka mūsu sfērā ir daudz cilvēku pazīst. Šobrīd viņš var bišķīt pagājis nos, bet ir tāds pīpulā, no Igaunijas, kurš bija tā kā konversijas savā ziņā tāds optimizācijas, nezinu, tā kā tas, kas evaņģēlists varētu teikt, jā. Un vienreiz es viņam biju kaut kur man redzēja kaut ko rakstu, es viņam gribēju tā kā, lai viņu pieminētu iekšā, un es viņam saku, viena lieta, kas ir konversija, vienmēr palielinās. Viņš saka, uzliet 100% atlaidi, konversija būs totāli. Tā kā, jā, protams, nauda ir viens aspekts, bet parasti jau mums tas darījumā mēs nedomājam tikai naudā. Tas, ko mēs iegūstam, bieži vairāk nekā mēs galvā saliekam kopā. Ja? Jo jums ir vienmēr tā savā ziņā tie svara kausi. Vienā pusē ir mūsu tā kā zaudējumi. Mūsu zaudējumi ir produkta cena, bet tas nav vienīgais zaudējums. Mums ir iespējams sabojāts laiks, ja kaut kas neatnāk laikā. Tam līdzīgi. Cilvēks viņus automātiski visu saliek kopā. Un pretīm ir ieguvumi. Un ieguvumi ir ne tikai šis produkts, bet tas, kā mēs ar viņu lietojot jūtīsimies un vēl viss kaut kas. Un šis ir tas stāsts par motivāciju, ka mums šī cena, tā produkta vērtība ir jāpalielina kaut kādā veidā. Jā, mēs viņu varam palielināt no cenu, bet tas būs tas vieglākais ceļš. Bet mums jāmeklē citi veidi. Un tas parasti arī stāsta jautājums. Man liekas, ka tagad apbēdināja ļoti auditoriju par to, ka conversion rate optimizācija savā ziņā ir lielākoties mārketings. Viņi gribēja vienkārši, ka tu salabo kaut ko menu. Jā, tas nekad nebūs. Pirmkārt, jāskatās, ka tas nekad nebūs tā kristāla bumba vai arī zelta ziltiņa. Ka tur būs viena lieta, kas strādās visiem. Tā nav un nebūs. Aizmirstam, nav vienas lietas, kas palīdzēs. Tas ir kopums, bet vienlaicīgi tā nav arī tur kristāla bumba, kas mums... Jā. Mēs arī runājam, protams, ir krāsas, ir kaut kas tāds, ko tu gribi ieteikt kādam par krāsām, ko tu zini? Piemēram, nosvītrotajām cenu krāsām jābūt sarkanai un pievienot grozam pogai jābūt zaļai. Piemēram. Ir kaut kas tāds universāls, ko tu esi vairāk kārt pamanījis, kas šitā jau gandrīz ir tāda, ka visiem šito vajag darīt tā. Es teiktu par šām abām lietām, labāk darīt tā ir drošāk. Jo visdrīzākais tā ir. Bet, protams, būs gadījumi, ka tā nav. Bet šeit vienmēr ir tādas angļuiski vārdas probability jāskatās. Un ir kaut kādas lietas, kur ir ticamība. Kāpēc viņai ir ticamība? Es varu pateikt, ir diezgan interesanti kaut kādā sfērā. Tu skaties, Latvijas lapas un skaties, Anglijas lapas. Man patīk Anglijas lapas skatīties tā iemesla dēļ, ka tā nav Amerika. Kas ir šī mentalitāte cita vai kas jau ir priekšā. Tā tomēr ir Eiropa, bet UK uzskatīsim, ka tas ir
Eiropas e-komercijas tas visaugstākais līmenis. Un tu skaties un redzi, ka viņi tajā sfērā pilnīgi citus patērnus izmanto. Bet tu paņemtu tos patērnus, pat ja tie varbūt mērķaudība būtu līdzīga, bet ielikt šeit, Latvijā, un tas nestrādātu. Un tas ir viena iemesla dēļ, kad mēs runājam par stāstu, mums jāsaprot arī par zināmām veidā par kultūru un artefaktiem. Tas, kad cilvēki pasvītro, tas vienā brīdī jau ienāk, zināmā mērā tas ir artefakts. Visi pie tā ir pieraduši. Un reizēm tu nevari mainīt tās lietas, pie kurām cilvēki ir pieraduši. Tu varētu uztaisīt kaut kur labāku UX, bet viņiem tas būs mentālā slodze, jo viņi to nekad nebūs redzējuši un vispārējais. Un tā kā bieži ir lietas, kas vienkārši jādara, tāpat kā konkurenti dara, tā iemesla dēļ, ka viņi pie tā ir pieraduši. Bet tas nenozīmē pilnīgi visu, vai ne? Bet ir kaut kādas lietas, kuras tu zini, ka tu nedrīkst mainīt. Es zinu par fontu Skandināvijā. Ir tāds viens viņiem ļoti raksturīgs fonds, un pat tad, ja viņš nepiestāv tam zīmolu, viņš daudz labāk strādās nekā strādā tieši Skandināvijā. Ir tas viens viņiem arī. Šī paša iemesla. Dēļ šī paša iemesla, jā. Tā varētu būt, jā. Mums bija vienam ļoti lielam uzņēmumam Zero Teams, vesels teams, kas viņi gribēja pārmainīt to brandingu uz jaunu un uzlika modernus fondus, visu un vienkārši nepērk. Cilvēki nepērk. Un uzliekam atpakaļ to, kas liekas relatīvi neglīts. Bet pērk, tāpēc, ka viņiem mērķot arī vecāku gadagājumu sievietes, kas ir pieraduši tikai vienīgi pie tā fonda. Un viss. Un tas grozies kā grib. Jā. Bet šis parādīja vienu interesantu lietu, kas saistībā ar konversijas optimizāciju diezgan svarīga. Es iespējams arī reklāmā un mārketingā ir līdzīgi, bet ja būtu no savas punkta, centieties darīt tā, kā Amazon dara, ka jūsu lapa mainās līdz laikam, bet neviens to neredz, jo mainās pa detaļām. Jo ja es redzēju dzīvē un lasīju tik daudz case studies par to, ka mēs pamainām dizainu, mēs visai lapai uzreiz, mēs domājam, ka mēs ar to kaut ko iegūsim, rezultātā mēs zaudējam uzreiz apgrozījumu lielus procentus, un nav tā, ka tas varbūt tas, ko mēs gribējām panākt, iespējams tas bija labāks. Bet tam klienti, tās viņiem ir straujas izmaiņas, tas ir pirmā lielā problēma. Un otrais varbūt tieši tā, ka ir kaut kādas lietas, pie kā viņi domā, ka viņi ir gatavi strādāt, lai viss izskatās sliktāk. Jā. Zini, kā īstenībā mums ir viens piemērs arī ar vienu zīmolu, kurš kosmētikas zīmols, un viņi izdomāja, ka viņi taisīs rebrandingu. Tāpat vienkārši viņiem tā gribēs, vispār nebija nekāda racionāla pamatojuma tam. Un viņi nomainīja, un tā, kad pilnībā iznīcināja zīmolu. Pilnībā. Un trakākais tas, ka viņiem nebija vairs ceļa atpakaļ, jo viņi darīja tā, ka viņi launčo jauno lapu, pilnīgi visu ar jaunajiem produktiem. Viņiem viss stokā, viss ir nomainīts, krāsas ir nomainīts, visu viņiem vairs atpakaļ ceļa nav, un viņi saprot, ka viņiem nepērk. Visa zīmola uzticamība, viss, ko viņi bildo vairākus gadus, ir pilnībā sadragāts, jo nevienmēr tas nostrādā. Un daudziem šķiet, ka nekas es turpināšu, laist reklāmas, maukšu un viss sanāks. Nē, tad tā mirklī būvē savu zīmolu no jauna. Un man ļoti patika tā doma par to, ka ir jātaisa pamazām jāiebarot cilvēks un jāpieradina, jo tas ir tik milzīgs risks. Tas ir tik milzīgs risks. Kaut ko vienkārši, un ļoti daudz Latvijai tīpaši ir tā, ka viņi sēž un tā kā, nē, tas būs februārī, kad mēs palaidīsim jauno lapu. Un palaišu pilnībā kaut ko crazy, pilnīgi citu, un tad prasīšu kaut ko reklāmā, pamainiet, kāpēc nestrādā? Nē, tu nomainīji lapu pilnībā, no nulles, pilnīgi kaut ko cits, tas ir pilnīgi cits veikals, tā kā, kas notiek. Jā. Tā ir, vajag pamazām iztestēt, vai tas vispār strādās. Ja teorija ir pavisam kaut kas cits, kā praksa. Es atceros tavu postu par ss.lv. Par to daudziem cilvēkiem ir postu, bet jā. Tas ir tas pats, vai ne? Es domāju, pēc 20, 30 gadiem, ja vēl internets un vispār online pirkšana būs tāda, kāda viņi ir tagad, tad viņi arī baigi nebūs mainījušies. Viņi būs plus mīnus tādi paši zaļi, tur 2001. Gada dizains tāds. Jā. Lietojamība, ok. Kā tev ir?
vieglāk strādāt ar 1 līdz 3 produktu storiem vai tiem, kas ir pat 220, kas ir milzīgi? Kā tev pašam patīk, ar ko strādāt? Ar 220 veidīgiem es nestrādāju. Latvijā viņi ir tikai. Bet, tāpat tās, piemēram, ja tur runā par mēbelēm, tāpat tur ir ļoti daudz. Tā ir pie lieliem katalogiem, kur daudz produktu. Jo tur jau atšķiras conversion rates. Tu nevari tāpat skaitīt apģērbu veikumu, tu nevari skatīties tāpat kā 3 krēmiem. Jā. Man patīk abi. Man patīk challenge. Tas īstenībā droši vien ir cilvēki, kas mūsdienās populāri, kam ir ADHD, kas saucamies tas kā, kuriem ir viens plus, ka viņiem visu laiku vajag kaut ko, kas viņus tā kā bīdīt uz priekšu, vai ne? Un, tāpēc man patīk strādāt ar tur, kur vienmēr es redzu challenges, jo man patīk tiešām panākt tur, kur citi. Bet tas arī, principā, es redzu, kā klienti arī man izvēlās. Viņi jau ir gājuši visu kaut kam cauri un darījuši. Un tagad viņiem ir tas brīdis, ka viņi tā kā straglo un viņi vairs nekur tālāk netiek, vai ne? Un tad viņi aicina tā kā mani, lai atrastu to, kur neviens nezina. Jā, un tas šiem cilvēkiem viņiem ir labāks tas pattern recognitions, vai ne, ka tu tā kā skaties uz datiem, vai ne, un tad vienai ir, viss skaidrs, tas būs tur. Jā. Nu, skaties, bet, piemēram, tev ir tāds, kosmētikas industrijā standarts ir tāds conversion rateam. Ko tu saki? Tev ir tāds galvā? Ir jau, bet tas ir tomēr katrs mēģina skatīties ārpus tā. Jo mēs jau nezinām uzreiz tos iemeslus, kāpēc viņiem tāds nav. Jo varbūt viņiem vidējais čeks, teiksim, daudz lielāks. Vai ne? Un tad brīdī atkal. Jā, tieši tā. Un kas maina? Es nosaukšu, kas man nāk prātā, tu papildini. Ja? Piemēram, kas maina to produktu daudzums, kā es minēju, ir 1 vai 2 vai 3 produkti. Tas pats kosmētikas sektors, bet, ja tev ir 300 produktu vai 3, ir ļoti liela atšķirība skatīties datus. Average order value, tātad cik maksā tos produktus un cik kopumā parasti tev veids pirkumu, tas ļoti maina conversion rate, tas ir sektors, tātad cita auditorija. Vai tas produkts ir piemērots jaunākajai auditorijai vai vecāka gadagājuma cilvēkiem, tas arī ļoti daudz ko maina. Tas iet roku rokā ar average order value. Kas vēl varētu būt? Man liekas, ļoti daudz Latvijā, kaut kādiem veikaliem, lieliem zīmoliem, kur tikai ļoti daudz Latvijā pārdod. Viņiem ir tā, ka viņi periodiski taisās akcijas, un tad var redzēt, ka ir daudz lielāks tas konversijas procents. Es domāju, jāņem arī akcijas. Ja teiksim, tā ir diezgan regulāri akcijas, un pēc akciju perioda, skaidrs, ka tas konversijas procents tur viņš vienmēr ir zemāks parasti. Tas arī tā kā jāņem. Kas vēl ietekmē? Nāk prātā kaut. Mums šeit uzreiz mēs varam pieminēt mūsu Latvijas vienradzi šajā sfērā. Prime Promedics vai kosmētikas, precīzi, viņus, jo viņi ir nišā, šajā pašā kosmētikas, viņi pārdod dārgi. Viņi pārdod dārgi viena iemesla dēļ, tāpēc, ka viņi pērk dārgi. Un viņi pērk dārgi, jo stāsts ir konkrēti izdomāts, stāsts ir par 50 plus, ka šie produkti ir atbilstoši piemēroti un viss tam līdzīgi. Vai viņi piemēroti un nepiemēroti, to es šajā gadījumā nezinu, vai tas ir tikai stāsts uzbūvēts, vai tāda arī viņi ir. Bet pat, ja tas ir tikai stāsts uzbūvēts, tas ir ceļš, ko mēs redzam. Ar stāstu viņu paņemt tirgu, jo šis ir tirgus, kur būs milzīga mārža, it sevišķi, ja viņi pārdod dārgi. Jo e-komercija ir tā viena lieta, kur jāsaprot, mums ir vajadzīgs liels māržas. Dēļ tā iemesla, lai mēs varētu reklamēties. Tieši tā. Un šis piemērs ir arī baigi interesants ar to, ka es redzēju, kāda viņi izskatījās. Ja šobrīd viņi, man liekas, pēc apgrozījuma jau sastāda gandrīz visus pārējos Latvijas šos zīmolus kopā. Sākumā viņi gāja ceļu, viņi gāja īstenībā daudz interesants ceļš, jo šis īpašnieks, viņam ir mērķis, un tāpēc viņš būtu ļoti koncentrēts, un tas ir diezgan liela problēma Latvijā, ka cilvēki nekoncentrējās. Viņiem liekas, ka viņi ir koncentrēti, bet tas signāla noise aspekts ir tāds nesabalansēts, vai ne, ka tu esi tikai uz vienu lietu koncentrēts. Un viņi sāka, pirmkārt, viņi neņēma nevienu no Latvijas tajā brīdī. Viņa konversijas optimizācijā paņēma īstenībā diezgan augstu topu, kas zina, ko dara, un viņi sāka ar zināmā mērā
tādām konversijas pelēkajām lietām, es neteikšu melnajām, bet pelēkajām. Vai ne? Un tas viss droši vien. Kas tās ir? Jā? Nu, dažādas, teiksim, ir diezgan daudz metodas, kas, teiksim, bieži var nostrādāt, vai ne? Kurus gan saliekot kopā, vienā brīdī tev kāds pazūd trasts, bet ir dažādas metodas. Timeris kaut kāds apsals vai kaut scarcity, kaut kādi tādi. Scarcity būs viena no lietām, vai ne? Jā. Bet kā tu izmanto lietotāju atsauksmes, kā tu to pasniedz, tāda bija šī tāda, es teiktu, tādā. Kādreiz mums bija Stokholmas diēta, tas ir viss trakākais, tas ir melnais stāsts, vai ne? Bet pa vidu ir tāds kaut kas jau pietiekoši ok, vai ne? Kas neizskatās pēc skāma, vai ne? Bet tas viņiem arī, ir tie daži metodas, kas strādā, vai ne? Arī visas melnās lietas kādam strādā, bet jā. Bet tas droši vien nav tas pareizais ceļš, kur iet. Un konversijas optimizācijā arī ir lietas, kuras varētu vienmēr ieteikt, ok, ja tev tikai sales interesē, vai darām šādi. Un tas nostrādās visdrīzākais. Bet to, ko viņi izdarīja pēc tam laika gaitā, no tā viņi lēnām pārgāja uz stāstu. Un šobrīd tās visas pelēkās niansītes, viņas jau tur praktiski vairs nav. Šobrīd ir reāls stāsts, kuram var noticēt. Ja iepriekš tas arī bija stāsts, tas pats stāsts savā ziņā, bet viņš bija tāds ar tām pelēkiem aspektiem, tad šobrīd jau tas ir tīrs stāsts. Jā, un tas arī ļoti ietekmē. Ja ir identiski, piemēram, produkti, bet dažādi zīmoli, identiski produkti, viņiem viena mērķa auditorija, un lapa ir uztaisīta vienkārši ķeksīšu pēc, lai var fiziski tur nopirkt produktu, vai ir ar stāstu, protams, ka tur konversijas procents būs daudz lielāks. Jā, bet, zini, kāpēc es teiktu, ka šajā gadījumā viņš tikai izveidoja stāstu, bet šeit ir diezgan svarīgi saprast, ka tas ir arī no. Es neesmu no mārketinga cilvēks, bet kas man patīk, ir šobrīd tas lielais trends How Brands Grow. Šī grāmata, kas ir balstīta pētījumos, dziļos un rezultatīvitātē, un par to, ka mums katrā sfērā ir kaut kāda mentālā vildi, ka katrā sfērā mēs zinām, teiksim, 3 zīmolus, un ja tu esi 4, tev tur iespaukties ir grūti. Tev ir jādabūna to mentālo vildi. Tas ir konkrētā sfērā. Bet tagad, ko izdarīja, teiksim, šajā gadījumā Prime Cosmetics, viņi izveido sfēru no jauna. Un tas ir tas vislabākais, ko tu vienmēr vari izdarīt, ja tu uztaisi savu segmentu preču, kurā tu esi vienīgais šajā brīdī, un ka tev nav konkurenti. Pēc tā pozicionējuma, jā. Viņiem bija Cindy un tā tālāk. Jā, labi, tur mēs detaļās varbūt. Jā, bet maz. Precīzēs. Jā. Labi. Bet pieņemsim, un tādam lielam, kas pārdod daudz preces, viņam, man liekas, ir daudz grūtāk ieiet. Un sevišķi mazā tirgu, viņam jāpārdod daudz dažādām klientu auditorijām, segmentiem. Viņš jau, viņš var ieiet tādā, teiksim, ļoti precīzā pozicionējumā, kur, radīt to savu segmentu. Var, bet tas ir dārgi parasti. Jo bieži tas ir veiksmes stāsts. Vienkārši ir veiksmes stāsts, ka vienkārši tā sagadījās, ka tev ienāca prātā tik koncentrēta. Jā, īstajā brīdī, īstajā vietā, tāda koncentrēta ideja. Parasti tev tā kā, tas būs grūti arī. Tad ir liels zīmols ar milzīgu komandu. Viņi varētu mēģināt atrast, bet iespējams tur būs grūti to izdarīt. Viņiem ir jāiet citas tie spēles noteikumi, ka tu jāatstāj tā kā daudz mēbeles. Un tas ir tādā ziņā. Tu arī Latvijā daudz klientu negribi saprast. Ja tu esi liels, visdrīzākais tu konkurēsi pirmkārt ar cenu vai to vērtību, kā tu parādīsi to produktu. Vai ne? Jā, tu vari būt virs cenas tirgu, tu vari būt arī zem, bet atbilstoši, ja tu esi virs, tu rādi to savu, ko tu tomēr esi ar kaut ko īpašu, ka tu neesi tāds pats, teiksim, mēbeļu tirgotājs, kā pārējie visi tirgo, vai ne, bet ka tev ir kaut kas īpašs, vai ne? Jo to bieži arī, ja tu izveidojas, sanāk. Bet visdrīzāk, ka vienā mērā to būs jādomā par cenu. Un ko tas vienmēr nozīmē? Tas ir par to, ka e-komercijā bieži ir jādomā par to, ka par milzīgi par izdevumiem.
izdevuma daļa, to, ko es redzu, teiksim, kad Latvijā bieži ir kaut kādi, kas domā e-komercijā, vai kas ir, viņi tur veido lielas komandas savā pusē un vispārējais. Un pretī es redzu Amerikas stāstus, kas 100 miljonu apgrozījums, 4 cilvēki. Maksimums. jā. Jo, tev jābūt ļoti... Par naudu jādomā vienmēr. Bet tas ir skaisti, man liekas, jo, ja tu šajā gadījumā tu esi partneris, aģentūra, vai ne, mēs abi domājam par naudu, tad tas nozīmē, ka tu uzreiz vari runāt, mēs runājam par apgrozījumu, mēs runājam, ka, ja tad, teiksim, stundas tarifu un vispār, jo mēs tev dabūsim rezultātus, tu mums atbilstoši maksāt. Viņš šis cilvēks jau saprot to perfekti tādā brīdī, vai ne, kad, par ko tu maksā. Mums, piemēram, tāpēc arī ir tieši tie procentu tīli, kad atkarībā kā mēs sasniedzam rezultātu, tā arī mēs saņemam. Un tas spiež mums arī paspiest to klientu, jo citreiz klientam viņiem ir atvaļinājumi, viņiem bērniem dzimšanas dienas vēl nezinu, kas, bet mums tas mēnesis iet uz priekšu, un tad mēs mēģinām viņam to biznesu virzīt, palīdzēt viņam virzīt uz priekšu. Man liekas, ka tas arī ir tas vislabākais deals. Bet, tas, ko tu pieminēji par tiem klientiem dažādiem, ko mēs visbiežāk redzam, kad ir mazi e-komercijas uzņēmumi, viņiem tās finanses sāk spiest, un pirmais, ko viņi dara, es negribu maksāt mārketingu. Un viss. Un tur arī viss tas beidzas, un viņi domā, kāpēc viņiem nestrādā, bet tas ir pirmais, kam ir jābūt. Mums ir viens arī ļoti liels klients tieši Latvijā, kas ir arī kosmētikas nozarē, un viņš teica, ka viņam bija ļoti, ļoti grūti laiki, viņš gāja uz banku, prasīt izdevumu, ko darīt, un tad viņš bija domājis, ka viņš to savu mārketinga komandu pašķidrinās un nebūs, un viņam tas cilvēks, kas bankā pieņem to aizdevumu un skaidroja par finansēm, viņš teica, nē, pirmais, ko darīs, tu ieliks to naudu mārketingā. Un tagad tāpēc arī viss aizgāja, viņam bija labs finanšu padomdevējs, bet visiem tā nav. Jā, šeit arī īstenībā es teikšu vienu lietu, kas arī man patīk, kas kaut kur es vienreiz biju pie pēdējā klienta, vai ne, ka mēs sākām sarunu, es saku, jūs esat redzējuši raidījumu par Discovery Meatbusters? Kādu? Meatbusters. Tāds tur ir, ka tur ir tādi 4 zinātnieki, kas kaut kādus, kas mīta cilvēkiem, un tad viņi pārbauda viņas dzīvē, arī ļoti trakas kaut kādas mītas, vai tā ir taisnība vai nav. Bet šie klienti zināja, tas laikam mazliet vecākiem cilvēkiem šeit. Mēs neskatāmies vispār neko. Es tā atnāku un es klausos, ko viņi man stāsta, es saku, labi, un tagad uzskatīsim, es būšu Meatbusters jums. Par to, ka tās lietas. Un to viena lieta, ko tagad es no Meatbusters skatu punktu, ja mēs skatāmies pa lielumiem, ja sevišķi cilvēks sāk e-komerciju vai viņš ir kādu laiku, tad viņam apgrozījums, teiksim, gadā ir 200-300 tūkstoši. Uzskatīsim, ka tā nav e-komercija, uzskatīsim, ka tas ir hobija biznesa. Un uz to neattiecās visi lielie stāsti. Hobija biznesā tu strādā viens, varbūt tev kāds palīgs teorētiski, bet tas bizness tev patīk, viss kārtībā, tas ir labs bizness. Nevienmēr jābūt superpeļņai un vispārējais, bet tas ir tas, kas tev patīk, un tu to dari. Bet tad brīdī tev ir citi noteikumi. Visu, ko stāsta par milzīgiem reklāmas budžetiem. Ja šajā jomā, ja tev 200-300 tūkstoši apgrozījumā, ja tu nevari naturāli dabūt apgrozījumu, tad kaut kur ir problēma tev pašā produktā, piedāvājumā vai vēl kaut kas. Jo, mans uzskats, līdz 200 000 gadā, visam būtu jānotiek naturāli. Ja kaut kas nenotiek naturāli, tad kaut kas nav pareizi visā tajā stāstā. Reāli, ja mēs tā vienkārši padalām, tie 200 000 gadā, tas mēnesis ir 11. Tieši tā. Noņemam visus PVNus, noņemam produktus, noņemam pilnīgi visu. Beigās tev tur tā peļņa varbūt 1000 paliek pašam mēnesī. Tas ir vienkārši hobijs. Tas ir hobijs, tieši tā. Principā. Tāpēc arī, piemēram, mums ir, šis ir Jūkens. Tas atnāca mūsu podcastu Jūkan, kur mums ir mārketinga apmācības, kur mēs vienkārši visu, ko mēs zinām, mēs laikā dodam. Tāpēc, pirmkārt, tas mainās, nav jau žēl atdot. Tas mainās katru nedēļu kaut kas jauns, un mēs vienkārši palīdzam. Un īstenībā nav jau tik daudz tie Latvijas uzņēmēji, kas ir gatavi darīt paši. Viņi domā, ka viņi tagad ir uztaisījuši jaunu uzņēmumu, un viņi dos aģentūrai darīt. Bet tad, kad viņi saprot, ka aģentūrai ir jāmaksā, viņiem jau nav no kā maksāt. Bet sliktākais ir tas, ka tie uzņēmumi ir nepārbaudīti. Tā kā viņi vēl nav eksistējoši, viņiem nav ienākumi. Un tad uzticēt aģentūrai to darīt.
nevienmēr aģentūras ir labas, ieinteresētas, un tad, jā. Dažādas situācijas. Tad es vienmēr ieteiktu darīt pašiem, kaut vai vienkārši, lai tu saproti, kāds tas process ir. Tieši tā. Ne, tas būs vienmēr svarīgi, arī, kad būs lielais. Tev ir jāsaprot. Kas tur notiek? Tev ir jāsaprot. Jā. Jo savādāk nebūs. Bet tas, kas man patīk tieši tajā ūkana gadījumā, tieši tā, ka, ja tev ir hobija biznesa, tas nav nekas slikts, viss ir kārtībā. Un tu saproti, ka finansātori, tu būsi viens. Tieši tā tu ņem un mācies, jo iespējams tev laiks diezgan atļauj. Ja tas ir nevis side hustles, bet varbūt tavs īstais hustles, tu esi viens, tu ņem un mācies. Un, tavā līmenī tu iemācīsies un darīsi labi lietas. Tur jau tā lieta, tur tik daudz tādi vienkārši needle mover jāizdara. Jā. Bet, ja tu mēģini pats, tad tu saskaties kaut kāds video, internetā padomus, Instagramā padomus, kur lielākā daļa ir vienkārši padomu tāda, lai tu tevi dabūtu kā klientu kaut kur citur. Viņi jau nav tā kā ģeniāli, skaisti tādi padomi, kas kādam noderēs, ir ļoti maz internetā. Tādi tiešām. Jā. Tāpēc, ka gatekeepo un nedod citiem tādu tiešām vērtīgu informāciju. Kamēr tu nesamaksā. Jā, kamēr tu nesamaksā. Un tad tie cilvēki, viņi tā kā skraida un izmēģina kaut ko un saka, man neiet un nesanāk, tāpēc, ka tu dari lietas, kuras tev nevajag darīt. Tā skaitā, piemēram, produktu fotos. Es zinu, cik daudz esmu redzējis fantastiskas biznesa idejas, kur viņi vienkārši, man nākamā nedēļa būs fotosesija un tāda, un tu jau sen varēji palaist reklāmu notestēt, vai tev vispār vajag to fotosesiju. Realistiski. Tur ar vienu telefonu bildi jau to var izdarīt un ar AI palīdzību. Ir tik daudz lietas, ko vienkārši tik ātrāk var izdarīt, lai nāk naudu, jo tikai tad tev ir biznesa. Ja tev nenāk nauda, tas nav biznesa. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Tas ir hobijs. Hobijs, dārgs hobijs. Dārzniecība. Kaut ko tu tur audzē. Jā, tas arī ir šeit saistība. Ja reizēm tagad es biju šīs nost un nevadu kaut kādas apmācības kādreiz. Bet bija kāds laiks, kad tas bija šeit vairāk. Ir viena lieta, ka tu saproti vienā brīdī, ka ir vieni cilvēki, kam ir šie hobija biznesi, kas staigā par šīm apmācībām. To, ko tu teici, ka arī ka internetā, bet to dara reālajā dzīvē, tā kā viņi izstaigā. Un, šeit tas tiešām ir tas stāsts, kad ir kāds, kas kā jūs gadījumā, kas nav māls, pasaka, šeit ir koncentrācija uz to. Bet tas ir svarīgais viņiem, jo kaut kur viņi nemāk laika, pagaidām vēl nemāk tā kā galvā salikt prioritātes. Tas ir prioritārs jautājums, vienkārši. Nav jau tā, ka tur kaut kas nestrādās. Kaut kas kādreiz tur var nostrādāt. Tāpat kā ir unikorni, kur cilvēki palaiž tiešām kaut kāds 3 video organiski, aiziet viņiem vairāk un sāk pirkt. Es esmu redzējis ļoti daudz tādus unikālus gadījumus, bet tas nenozīmē, ka tikai tāpēc, ka kādam paveicās, tā ir sistēma, ko es varu tagad pielietot. Tāds nestrādā, jā. Labi. Vai mēs katrs varam pateikt kādu vienu lietu, ko mēs ieteiktu darīt, ko varbūt kāds nav aizdomājies priekš conversion optimization? Kaut ko tādu pilnīgi random, kas tā kā, wow, varbūt to varētu izmēģināt. Es sākšu. Es ieteiktu padomāt par fontiem, jo es ļoti bieži redzu to, ka ir vecāka gada gājuma cilvēkiem paredzēta mājaslapa, bet fonti nav salasām. Lielums ziņā. Lielums vai krāsa pelēka, un viņi tiešām nav aizdomājušies to, ka jo viņiem gribas, piemēram, savu kaut kādu smuku manu brandīgo fontu, viņš ir smalks, pelēks, nesalasāms, bet tev pēr tikai 40-50 plus auditorija, kurai patiesībā telefonā ir uzlikt lielie burti. Un vajag mājaslapu pielāgotam. To esam redzējis, katru reizi palīdz. Ja mēs vienkārši padomājam par to lietotāju. Nevis par sevi, par savu zīmolu. Jā. Okay, man būs ļoti līdzīgs. Tad, kad mēs taisam mājaslapu un liekam iekšā tur saturu, likt iekšā cilvēkus, bet nevis vienkārši, kā man liekas, kas varētu būt, vai kam es gribu pārdot, bet skatīties uz datiem. Piemēram, reklāmās ļoti labi apstīties, kas tad ir kāda vecuma grupās, vīrieši, sievietes, kas ir tie, kas visvairāk pērk. Likt vairāk tajās landing lapās, kuriem mēs sūtam cilvēkus no trafika, likt vairāk tieši to target cilvēku, līdzīgos cilvēkus. Tas arī uzreiz pacels. Piemēram, es pārdodu, apģērbu, ļoti specifiskā kaut kādā nišā. Un es redzu, ka man, sievietes pērk 80%, 20% ir vīrieši līdz šim bijuši. Un tad es paskatos lapā, pirmais saprast, kāpēc tā ir bijis. Varbūt es reklamēju ļoti izteikti konkrētu produktu, kas ir tieši sievietēm, vai arī otrādi. Un tad, attiecīgi, likt vairāk iekšā tieši tās mērķa auditorijas, sievietes, redzu, tur 50 plus,
pērk vairāk. 50 plus gadi, ja kāds nesaprot. 50 plus gadi, un liekam vairāk nevis tur jaunas dāmas, jaunas modelis, bet tieši to, kas ir mērķa auditorija. Vēl ko var ieguldīt superliels darbs, ko mēs esam to darījuši, kad var jau redzēt arī, kas pērk. Ja, mēs pēc datiem varam, pēc pasūtījuma var pazvanīt, var arī nezvanīt, vienkārši pameklēt Facebookā, paskatīties, kaut kādus 100 cilvēkiem aši iziet cauri, paskatīties, kā viņi izskatās. Jā. Kāds izskatās viņu feeds Facebookā, piemēram. To visu var. Es vienam klientam šitā te gāju cauri arī, es gāju kādiem 500 cilvēkiem cauri, un es skatos, un viņi visi fano par Trumpu. Piemēram, jā. Visi fano par Trumpu, visiem ir ieroči, medības, Jā. Un mēs sākam reklāmā, kas vispār produkts nav saistīts ar to, uzlikām, ka mērķa auditorija, mērķa lietotājs ar AI, ka viņš ir cilvēks. Tāds republikāns. Great again, ar ieročiem visu, un bam, viss strādā, viss pērk. Tāds ar nacionālistisko Jā, bet tu nekad neiedomātos tā kā, Tad, ja tu ieguldi to laiku, ir vērts ieguldīt to laiku, jo pēc sajūtām no sevis, kā tu teici par to nišu, kad tu nevari atrast to, tu nevari uzminēt to nišu, kurā tev ir jāiet. Un vislabākais ir, tev jāiet pie saviem klientiem. Un viens var intervēt, var arī vienkārši viņus tā kā, nenostalkot, bet vienkārši apskatīties, ko viņi dara, ko publiski var redzēt. Jā. Tas būtu man, jā. Un tad, attiecīgi, to mājaslapu saturu, bildes tieši likt iekšā to mērķa auditorijas līdzīgu modeli. Vienalga vai AI, vai sevi, vai paziņas atrast, tas jau ir cits jautājums. Meklē UGC creators, meklē attiecīgi tādus. Jā, bet tieši likt iekšā to mērķa klientu, lai viņš redz sevi. Jā, tas būtu man. Jā. Ko tu ieteiksi? Es uzreiz pateikšu 3, bet ļoti īsi. Viņš šajā sarunā jau bija, bet tas būs tāds kopsavilkums par viņu. Jā. Tātad, pirmais – runāt ar klientu. Otrais – līdzīgi par fotogrāfijām vispār izmantot valodu, ko izmanto klienti, tavs klients. Un trešais vienmēr atcerieties, ka tavs klients kopš alu laikmeta nav īpaši mainījies no smadzeņu uzbūvē un vienmēr uz visām lietām skatīties, kā uz to reaģētu tas cilvēks, kas bija tajā alus laikmetā. Jā. Šīs 3 lietas, un tas jau būs ļoti daudz. Jā. Starp citu, uz sieviešu gurniem spiežas vairāk sievietes, nevis vīrieši. Sieviešu gurniem? Jā, tā kā reklāmās ir kaut kādas seksīgākas bildes, sievietes reaģē vairāk nekā vīrieši. Nav tā, ka tikai vīrieši to reaģē. Ja tev vajag noķert sievieti, skaisti sievieti strādā tam. Okay. Ja ir vīriešu gurni, kā ir? Tu tur dabūsi vīriešu auditoriju, kam interesē vīriešu gurni. Okay. Tur ir ja tādā brīdī tu ej tajā alus laikmetā, tev vienmēr jāsaprot, ka viss kaut kādas persosīvās lietas, kāpēc viņas radās. Jo šeit, ja mēs tā kā dziļāk paskatīsimies, kas vienmēr, ko es teiktu vienmēr, kas strādā. Teiksim, ja tu dabūni, ka apmeklētājs jūtās kā daļa no traiba. Tāpēc es šajā gadījumā, jo tas ir tajos laikos, ja tev izmet ārā no tava traiba, tu esi viens pret, labi, neteiksim dinozauriem, bet pa lielam tava dzīve ir beigusies, tāpēc tu pie traiba turies, vai ne? Tāpēc traibs vienmēr strādās. Otrais, kāpēc tādā storytellings? Tajos laikos, kas notika, tavs traibs vakarā, pa dienu, labi, viņi tur ķēra zvērus un vēl nezinu ko, vakarā, ko viņi visi apsēdās ap ugunskuru, un kāds sāk kaut ko stāstīt. Un tā mums izveidojās tā vēlme, īstenībā tas prieks, ka mēs jūtam prieku, ka kāds mums kaut ko stāsta, kas ir aizraujoši. Un tā arī par jebkuru lietu, tu teiksim, kā runāja par gurniem, tajā gadījumā, kāpēc es sievietēm? Šajā gadījumā tas tomēr jautājums ir par konkurenci daudzos gadījumos. Un ja tu redzi atbilstoši, tad uzreiz veisos, un tāpēc es, teiksim, strādā. Vīriešiem arī citas lietas, kas atbilstoši strādā. Bet ja tu paskaties tajā viņu skatu griezumā, kā viņi tajos laikos dzīvoja, uzreiz tās lietas tā kā liekas uzreiz saprotams, loģiskāks. Un paies, mums būs AI laikmets un varbūt vēl kādi nākamie laikmeti, viss mainīsies, bet viena lieta nemainīsies, kā mūsu smadzenes strādā. Tu gribēji mums izstāstīt par booking sistēmām? Varam. Ko tu domā par booking sistēmām? Jā, Latvija mums ir ļoti liela. Jā, es pirmo reizi dzirdu, jo man personīgi ir tik
problemātiski atrast labu booking sistēmu. Jā. Tell me more. Bookings vienmēr ir skaidrs, ka viņš nav tā kā tikai savā ziņā tikai kā booking.com, kā mēs zinām, vai ne, kas ir hoteļi. Nu, ir dažādi veidi bookingi, vai ne. Kā pirmais droši vien minēšu pasaules līderi vienā jomā, kurš nav tā kā Latvijas uzņēmums, vai ne, bet kur ļoti milzīga daļa no biznesa, teiksim, arī no marketinga vēl, tas ir Skyscanner. Kas ir pēc būtības bookings? Yeah. Šajā gadījumā ceļojums. Tad, ja mēs runājam par mašīnām, mašīnu bookingu pasaulē, tad no Latvijas nāk divi uzņēmumi, kas ir top, es teiktu, piecinieks pasaulē. Tas ir ekonomija bookings un kā viņu sauc vēl? Vēl viens ir, kas ir, jo vienā brīdī viena darbinieka aizgāja projām no viena un uztaisīja tikpat spēcīgu pasaules līmeņu bookingu. Tad šajā sfērā Latvijas nav viņa mēģināta arī, vai ne, bet viņi arī baigi necenšas to akcentēt, ka viņi tagad no vietējie, bet biznesu viņi taisa. Tāda ir diezgan interesants. Man patīk, tagad ziemā cilvēki brauc slēpot uz Alpiem, un, lai tiktu no lidostas uz Alpiem līdz mūsu resortam, kādam tas jānodrošina, vai ne? Un tur ir būsi, taksisti un vēl visādi, kas to dara. Un tad ir viens agregators, kas visus apkopo, kuram saknes arī nāk no šejienes. Tā kā, Latvijā ir daudz. Es cerēju, ka tu man dos kādu sistēmu, ko es varu izmantot skaistumkopšanai. Mēs tur saskārāmies. Traks laiks. Starp citu, varbūt tev ir kāda sistēma, ko tu vari ieteikt mums klientam, draugiem vairāk, vajag uztaisīt automatizētu tādu sistēmu priekš pakalpojumu procedūru bookinga. Teiksim. Ne bez nekādiem custom risinājumiem, kas noteikti šiem te bija. Bet ir varbūt kaut ko, tu esi saskāries tādu. Jā, ko tu zini, kādu labu? Kaut booking aplikāciju, teiksim, Shopifyā vai WooCommerce. Appointment booking. Baigi, tu diezgan labi uztvēries. Man bija tajā lētajā galā mēģinājumi kaut ko sameklēt, un es arī nevarēju sameklēt. Tur atradu kādu, teiksim, Viksā tur ir, bet, kas tur nav nekas pārāk. Bet, kas man patīk mūsdienās? Kas ir, ko cilvēki tā kā ir, kas to dara, tie dara to ļoti daudz, un otra puse, kas tā kā to nedara, un ka nedara vispār. Vai ne? Un ko es tā kā diezgan gribu tā kā bišķīt, tā kā motivēt. Mums ir vajadzīgs šajā gadījumā aplikācija, kas ir bookings. Un mēs skaidri zinām, ko mēs no viņas gribam sanākt. Ko mēs gribam, lai viņi dara. Tas pats Lovable. Mēs ierakstam aprakstu. Izējām iespējams, ja mēs esam galīgi nemāktam. Tad viņiem ir plāna daļa un build daļa. Izējām šo plānu daļu. To var darīt tur. Man patīk plānot kopā ar ChatGPT savā ziņā, bet tikai tāpēc, ka es varu ierunāt daudzas lietas un tādas, kas, bet šo plānošanas daļu. Kad es pasaku, ka es gribu uztaisīt šādu aplikāciju, kas to visu, kur to visu varētu darīt, un kad vajadzētu to, ka, no biznesa skatu punktu, pat ne no detaļu skatu punktu, no biznesa skatu punktu, vai ne? Un tajā plāna daļā viņš saka, tev vajadzēs šito, tu saki, jā, šito, nē, viņš saka, labi. Paiet 5 minūtes, un tev aplikācija gatava. Un šeit tas lielais stāsts, ko teiksim, daudz cilvēku nezinu, tas arī man bija līdzīgi, tā kā vienu brīdi pirms. Tā kā liekas, foršai, bet ko ar viņu var izdarīt? Bet izdarīt var īstenībā ļoti daudz un ļoti īsā laika posmā. Uztaisīt šobrīd aplikāciju, uztaisīt apus priekš tā paša Shopify vai WooCommerce. Tā arī vairs nav problēma. Kādreiz tur likās, ka man šī api nepatīk. Šobrīd easy. Shopify tēmu dizainu mainītu. Arī tas pats, Tagad Shopify iebūvēts, ka viņi var uzrakstīt. Viņam ir Horizon tēma, kas ir bet ar to pašu Lovable no ārpuses tu vari varbūt ne tikai to Horizon iespējās, bet principā tu visus tēmas, blokus, visu, ja tu kaut kur esi redzējis screenshots parādi, viņš te uzbūvēs. Un tās būs minūtes. Tā ir laba biznesa ideja. Jā, tehniski, pēc pārtāt, bet
Mums ir vairāk tādu bijuši gadījumi, kur piedāvā tādu servisu, un tas ir tieši tas pats, kur vienkārši mēs iedodam screenshot, un viņi caur to uzkodē un vienkārši uzliek pēc tam uz Shopify, un viss ļoti. Jā, šeit būs baigi tajā mūsu sfērā, ja tas mēs e-commerce iespēr, kad izstrāde būs mežonīgi lēta. Tas tie laiki būs pagājuši, kad veikala uzbūvēšana maksās milzību no izstrādes viedokļa. Tas nenozīmē, ka paša veikala uzbūvēts varēs būt lēti, jo visa tā daļa, kas ir šo stāstu būvniecība un vispār, tas vienmēr būs dārgi, jo vismaz tuvākos 10 gadus. Bet tieši tā programmēšanas daļa, tas ir tas, kas šobrīd ir. Ko tu domā par to, kad joprojām cilvēki izvēlas kodētas lapas, un ir cilvēki, kas izvēlas drag and drop sistēmas un, piemēram, Shopify? Ko tu ieteiktu un kādos gadījumos? Es to zinu, ka tā bija šī skatos arī, kā Shopify pats attīstās. Sākumā Shopify aizgāja pēc OpenCart, PrestaShop un visiem šiem, kas bija tādi vienkāršie. Viņi visus paņēma viņus klientus, un tagad viņi visi ir Shopify. Nākamais, Shopify arī attīstās. Tagad šobrīd jau viņi iet pēc Magento klientiem, kam jau ir bijis jau kustomizācijas un tam līdzīgi. Tāpēc Shopify parādās. Tā lielākā problēma, kas ir ar Shopify, arī joprojām, ja tev ir kaut kādas, tavā biznesa procesā kaut kāda lieta, ko tu nevari norealizēt, vai ne, Shopify, tad viņu ierobežojumu dēļ nevarēs vispār to norealizēt. Un tāpēc daudz taisīja tās custom veidos, jo tu saproti, ka ir kaut kādas nianses ar preču atribūtiem un kaut kādām filtrācijām, visam, kas tev ir nozīmīgas. Jo bez tā kā pircēji nepirks un tāpēc gāja. Bet lēnām Shopify pirmkārt pats auga. Tās iespējas tur parādās. Otrkārt, kā mēs teicām, jau ar AI palīdzību tas viss paliek vienkāršāk. Līdz ar to viņš augs vēl straujāk. Un viņš ies lēnām pēc nākamajiem segmentiem iekšā. Daudz izvēlās, viņi negrib reizēm arī pamainīt savu biznesu. Viņi saka, ka mūsu biznesa ir tieši precīzi šāds. Mēs gribam, lai viņš tāds arī paliek. Jūs paņemat kustuma sistēmu, viņi to nodrošina. Ko tu beigās panāc, ka tava uzturēšanas izmaksas ir reizes 10, reizes 20 vai vēl vairāk pret to, kas būtu citādā gadījumā. To nepadomā, vai ne? Bet protams, ir gadījumi, kad kustuma ir ok. Sevišķi mēs kustumu arī varēsim tagad diezgan lēti uzbūvēt. Bet, ko tu ieteiktu? Galvenokārt. Es teiktu, ka vienmēr jāskatās uz to, kas ir saucamās riska menedžmentu. Un riska menedžments saka, ka iet ar Shopify būs daudz mazāk risku. Un es arī domāju, tādam normālam uzņēmumam, kas nav hobija līmenī, nav jābeidz no kādiem procentiem. Vēl nezinu, ka tu vari, tas Shopify plus, tik un tā tev būs daudz lētāks un ātrāk tu varēsi ieviest pat tādas vienkārši elementāras akcijas un vēl nezinu, bez nekādiem gaidīšanām uz developeriem. Vēl nezinu, ka tu varēsi to izdarīt, cik ātri testēt rezultātus dabūt. Tur ir aplikācijas priekš AB testiem, tur tā, ka tik ātri visu var izdarīt. Tās izmaksas būs tik un tā daudz lētāks un iegums daudz lielāks nekā ņemot tomēr custom made sistēmas, ja tas nav tiešām nepieciešams. Un tas ir ļoti reti. Tas ir ļoti reti nepieciešams. Tas ir tieši tā. Tie ir 5% iespējams no visi, ka tev vajag custom made. Un tā tas vispār cits biznesa modelis. Tur visticamāk arī strādās kaut kāda SEO, Google reklāmas, shopping reklāmas tā tālāk vairāk nekā tas direct response marketing, kas ir. Tas ir vispār cits stāsts. Tas ir cits biznesa modelis. Jā. Viennozīmīgi. Mēs ar tā domājam. Jā. Labi. Vai tu uz ātradām vēlies pateikt kā novēlējumu mūsu klausītājiem? Novēlējumu? Es teiktu, lai jums visiem izdodas. Ticiet, es neteiksim, ka brīnumam, bet ticam labajam visā šajā pasaulē. Vismaz es tā daru. Un tad, kad es kaut kam ticu, tad parasti es zinu, ka es uz to eju, un ja es to eju, tad mēs sasniegsim. Tā kā es sasniedzu, un es domāju, ka mēs līdzīgi visiem ticam kaut kam, mums izdosies. Vajag tikai rakt. Jā. Un testēt. AB testēt. Jā. Testēt. Paldies, ka atnāc. Paldies arī jums.